pārņemta mehāniski. Netika izvērtēts, vai ciešanas cilvēks par ciešanu ir labi. Izskatījos vērā un likumdevējs strādā tādā režīmā. Tagad mums šodien ir aktuāli bērnu izvarotāji, tad mēs tagad meklējam ļoti bērnu sodīšanu. Rīt mums būs aktuāli dzērāju šoferīši. Un tādā veidā tajā vidē to kā vienīgā risinājumu. Āboltiņas iebilst, ka, piemēram, 90. gados cietumā varēja nobūt ar mobilā telefonu zāģi, bet vēl tas bija aktuāli. Par cilvēku nodarījums tā arī nepastāstīt. Viņa atzīst joprojām valsts politika cīnās par kā mūsu cēlojiem. Tikai, ka šī tēma tiek aktualizēta, sako atzīst, ka par maz speciālistu nav piešķirt institūtu un attiecību pētījumu. Līdz ar to soda politika attīstās haotiski. Tas ir ļoti nopietnas politikas jautājums par to, kas tad īsti notiek mūsu cietumos. Un kāda ir soda politika virza roku tajā brīdī, kad kaut kas notiek, vienkārši mehāniski palielināt sodu. Eksperti un arī ar ieslodzījumu sistēmu saistītie atzīst, cietums cilvēks patiesībā sabojā mūsu izlabot.